Sveicināti! Šajā reizē daži vārdi par dzīvo vārdu. Kas ir dzīvais vārds? Dzīvais vārds ir tas, kurš tiek izrunāts, nevis rakstīts, bet izrunāts. Izskatās, ka dzīvajam vārdam veidojas arvien lielāka un lielāka nozīme mūsu dzīvē. Daudz lielāka nekā rakstītajam. Kāpēc? Tāpēc, ka dzīvais vārds sevī satur ne tikai informāciju, paša vārda nozīmi, bet satur arī enerģētiku. Viens ir tas, ka es uzrakstu tev, tavas baltās rokas, un otrs ir tas, ko tu ar to saprati. Tavu izpratni nosaka tas, kādā noskaņā tu esi. Kāds ir tavs kultūras līmenis, izglītības līmenis? Un te nav runa par certificētiem, cik tu klases esi beidzis. Runa ir par cilvēka iekšējās pasaules bagātību un daudzveidību. Vienam baltas rokas nozīmē krāsas ziņā baltas, otram nozīmēs kaut ko nepatīkamu, tā teikt, baltrocītis. A trešajam nozīmēs mīlestību, siltumu, gādību. Pati ar to esmu sastapusies šad un tad, kad kādam cilvēkam kaut ko uzrakstu, un viņš emocionāli atrodas citā vidē, ne tajā, kurā es, un viņam ir cita izpratne par to, ko es teicu. Un viņš man atsūta kaut kādus komentārus, kaut kādus paskaidrojumus, it kā es viņu aicinātu uz diskusiju. Absolūti nē. Iznāk neadekvāta komunikācija. Es nezinu, ja esat mācījušies ķermeņa valodu, kaut ko zinat par to. Bija Alanam Pīzam, bija tāda baigi forša grāmata ar visādām bildēm, ļoti vienkārši, ļoti skaista grāmatiņa. Un gan tur, gan arī dažās citās vietās esmu dzirdējusi, redzējusi, lasījusi, ka lielākā daļa informācijas no manis pie tevis, no tevis pie manis un vēl visur, kur cirkulē tieši aizvārdiem. Nevis tajā vārdā, skaniskajā formējumā, bet tieši tajā informatīvajā piesātinājumā, kur vārdam ir ne tikai nozīme, bet kur vārdam ir arī semantika. Pirmkārt jau vārdiem var būt dažādas nozīmes, daudz nozīmes, jo īpaši tad, ja mēs lietojam kaut kādus tādus bieži lietojumus vārdus, kuriem ir arī sinonīmi. Bet vēl ir arī enerģētiskais piesātinājums, un tad saka semantika, semantiskā nozīme. Tur vispār ir kaut kāds sviests. Par viena vārda semantisko nozīmi var vairākas disertācijas uzrakstīt. Ne tikai kursa darbus, es runāju par savu personīgo pieredzi. Tāpēc dzīvais vārds ir saturīgāks. Var pateikt cilvēkam kaut ko daudz vairāk, nekā rakstīts vārds. Mēs gan šajos laikos, līdzinējā cilvēces attīstības periodā, esam pieraduši uzticēties rakstītajam vārdam. Tāda ir mūsu līdzinējā pieredze. Bet šī pieredze iet uz beigām, jo mēs nereti un diezgan bieži un arvien biežāk sastopamies ar to, ka papīrs jau nebrēc. Gan papīrā, gan visādos citos informācijas nesējos var ierakstīt visu, ko grib. Dzīve un pasaule tāpēc nemainās. Izdevu kaut kādu direktīvu, bet dabas likuma tāpēc nemainās. Un tas ir tas, ar ko mēs šobrīd sastopamies. Tāpēc ar vien lielāka nozīme ir un būs tieši dzīvajam vārdam. Ja jūs studierējat ezoteriku, esat ezoteriski jau izglītoti cilvēki vai varbūt tikai iesācēji, tad jūs noteikti zināt par to, ka vecos laikos pie meistariem, pie skolotājiem varēja mācīties tikai klātienē. Nekādus rakstītus tekstus viņi netaisīja un nevienam nedeva. Pie tam mācīties varēja tikai pie paša skolotāja, pie tā, kurš ir piedzīvojis pats to, ko viņš māca citiem. Kāpēc tas tā bija? Un nevarēja šī zināšanas nodot tālāk, un nedrīkstēja nodot tālāk. Kāpēc? Šī iemesla dēļ, ka vārds pats par sevi nenozīmē neko daudz.
Svarīgs ir tas enerģētiskais piesātinājums, un to es arī esmu redzējusi strādājot ar saviem gan skolēniem, gan klientiem, gan arī saviem tagadējiem cilvēkiem. Dažādā vecumā, dažādā prāta stāvoklī. Dzīvajam vārdam ir cits spēks, tāpēc, ka šajā vārdā ir enerģētika. Vārds pats par sevi ir čaulīte. Teiksim, jums iedod riekstu čauliņu. Kas tad ir? Riekstiņa iekšā tur nav. Bet jūs to nezināt, jūs bungājat, dabūnat vaļā riekstiņu, tur nekā nav. Kas tad ir tā vietā? Sašutums, vilšanās, izmišsums. Lūdzu, te viņš arī ir. Ja mēs sastopamies un ja jūs sastopaties ar vārdiem, ar tukšiem vārdiem, kuros nav enerģētiskā piesātinājuma, tad šie vārdi mums pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. Paskatieties uz bērniem. Tanī pašā laikā mūsu līdzšinējā kultūra māca, rosina, pat liek mums runāt bez emocijām. Tā teikt, objektīvā īstenība. Jo vairāk mēs mēģinām kaut kādas lietas izskaidrot vārdos, jo dziļākās auzās mēs iebraucam arvien tālāk un tālāk no saprašanas. Ja to pašu pateiktu vienkāršā veidā, teiksim, pasakai līdzīgā valodā, tālēnā valodā, cilvēks uzreiz daudz ātrāk visu saprastu. Kāpēc? Tāpēc, ka vārds kā čaulīte sevī var saturēt milzīgu lielu informācijas daudzumu jutekliskajā sfērā. Atverot šo čaulīti vaļā un izvelkot to saturisko, energoinformatīvo piesātinājumu, cilvēks diezgan ātri visu, ko saprot. Es tagad skaidroju kaut kādas lietas, kuras īstenībā skaidrot nevajadzētu, tās vajadzētu vienkārši redzēt un pieņemt par patiesību. Ir atšķirība, kad jūs lasāt grāmatu, un ir atšķirība, tad jūs radāt šos tēlus paši, tāpēc grāmatas lasīšana ir interesanta. Jūs radāt atbilstoši savai iztēlei, jūs piedalāties grāmatas rakstīšanā, kur vārds, tas, kas tur ir uzrakstīts, pats par sevi nenozīmē neko, viņš nozīmē tikai jums, jo jūs šo vārdu atkodējāt, jūs viņu piepildījāt paši ar savu saturu. Tie cilvēki, kuriem ar iztēli ir diezgan pagrūti, viņiem ir konkrētā domāšana, viņiem lasīt nepatīk. Toties viņi ļoti labi un ļoti jūtīgi uztver runātu tekstu. Viņi nolasa. Viņi neapzinās, un tas arī nav jāapzinās. Tos informācijas daudzumus un apjomus, tos tera, un es nezinu, kādas vēl mērvienības baitus, uztvert, ko mēs varam uztvert šajā te līmenī, sirds līmenī, izjūtu līmenī, ar loģisko prātu apstrādāt nevar. Pie tam baigi interesanti kropļojies. Ir informācija, kuru caur loģisko prātu, tātad lineāro, loģiski secīgo domāšanu filtrēt nemaz nevajag. Izkropļo. Izkropļo šo vārdu, šo stāstu, tekstu nozīmi. Tāpēc senos laikos pie meistariem, garīgiem meistariem, skolotājiem mācīties varēja, bet tikai klātienē un tikai paša skolotāja vadībā. Nevienam tālāk šo informāciju nodot nevarēja. Un īstenībā tam jau arī nebija jēgas. Es tagad skatos arī pati pēc savām nodarbībām. Dažreiz skan fantastiskas domas, gan no cilvēkiem, gan no manis pašas nāk ārā kaut kādas super domas. Un dažreiz ir tā, ka man gribas kādam kaut ko, uzdāvināt to arī citiem cilvēkiem. Nevar. Viens ir teksts, kurš ir loģiskais teksts, un otrs ir teksts, kurš vēl jau vairāk, ja viņš ir tapis kopdarbībā. Tieši tāpatās arī tā tas notika senos laikos pie meistariem, pie skolotājiem, tā tas notiek tagad. Tas ir radīšanas process. Runāšana ir radoša nodarbe. Tur tiek radīts kaut kas. To pašlaik mēs vēl neapzināmies, to mēs visu vēl mācīsimies, tas mums viss vēl ir priekšā. Šajā reizē es gribēju vērst uz uzmanību tikai uz to, ka dzīvais vārds iegūst arvien lielāku nozīmi, un rakstītais vārds rada arvien vairāk un vairāk dažādu sarežģījumu, neizpratnes, tieši šī iemesla dēļ, ka tas ir rakstīts vārds. Pagaidām atrā.